Čau visiem! Mani sauc Dainis, mēs atrodamies sporta klubā Olimp. Un šodien trenēšu muguru, bicepsu un nedaudz arī paspiedīšu. Bet kopumā vispār par sevi runājot, ko es varu pateikt, es šeit trenējos kādu pusgadu. Un man šī zāle ļoti patīk, un es uzskatu, šī zāle viena no labākajām Rīgā. Šodien es taisīšu vilkmi no paaugstinājuma. Taisīšu to bez ļemkām, bez jostas un arī bez sporta apaviem. To visu pastāstīšu vēlāk, kāpēc tā daru. Bet, man ļoti patīk šis vingrinājums, tāpēc, kad trenēju ļoti hamstringu šai vingrinājumā. Un vēl ko es varu pateikt, kad es ļoti jūtu visu muguru no šī vingrinājuma. Man ir ļoti laba iesildīšanās vispār pirmā treniņa stunda paiet. Mugura man ir ļoti labi sagatavota darbu, lai es viņu varētu tālāk turpināt trenēt ar nākošajiem muguras vingrinājumiem. Un arī biceps šeit iesilst, viss pilnībā. Šis vingrinājums, viņš jādara ļoti uzmanīgi, it īpaši, piemēram, man, jo man ir ļoti vāja mugura, tāpēc šo vingrinājumu taisu ar maziem svariem, bet viņu taisu, lai nostiprinātu muguras lejasdaļu. Šis vingrinājums ir ļoti svarīgs, bet par cik man muguras lejasdaļā ir bijušas traumas un visās citas lietas, domāju, daudziem tas ir zināms un daudziem tāda lieta ir bijusi. Mani sapratīs, un tāpēc es taisu ļoti maziem lēcieniem šo vingrinājumu. Es pielieku, piemēram, sākos ar tukšu stieni, tātad 70 kg, 90, 110, 130, un tagad 150, un tā uz augšu, bet lēnām, pa kaut kādām 6 reizēm, tā, lai mugurai nejustos diskomforts, viņa būtu ļoti labi iesilsa, un tā kaut kā. Šo vingrinājumu esmu noslēdzis. Pēdējais piegājiens bija ar 170 kg 6 reizēm. Jūtos vairāk noguris tā kā no kardio, jo man patīk vairāk uz 2-3 reizēm taisīt, bet taisu visu 6 un augstāk, tas jau man kā kardio ir. Tāpēc tā aizalsies esmu vienmēr. Jā, laikam būtu jāsāk kardio taisīt, jo es to nedaru. Un ko es gribēju pateikt par šo vingrinājumu? Kā jau iepriekš teicu, taisīju viņu bez sporta apaviem ar zeķiem. Tas tāpēc, lai tur parādīšu, kur ir sporta apavs.
Viņam nav vienāda zole. Augšā ir aizmugure ir augstāk par priekšu, tāpēc, lai es nesasvērtos uz priekšu, būtu stabilāk kāja. Jā, tas ir tas. Bez jostas, tāpēc, ka es gribu nostiprināt lejasdaļu un josta tikai to noturu. Tā kā manā vietā tur, bet es bez tās taisot. Un es to tā kā vietu uztrenēju. Jā, un tad stabilāk, ka man ir lejasdaļa. Es it kā taisot nelieliem svariem, tik un tā jūtos, labi iesaldījies diezgan. Un bez tā kā ļemkām tā saucamajām tautas valodā es taisīju, tāpēc, ka man vienkārši patīk, lai rokas tvēriens visu laiku būtu darbībā. Man nepatīk viņu izolēt. Es vienmēr viņu nodarbinu. Reti, kad pieslēdzu ļemkas. Tikai tā, ka pie lieliem svariem es jūtu, ka man mugura spēja, bet pats es tā kā, piemēram, rokas vairs netur, un tad es pieslēdzu ļemkas. Lai varētu turpināt muguru trenēt un nedomāt par maniem forānas muskuļiem. Tas arī viss. Man šis vingrājums ļoti patīk. Es viņu izpildu katrā muguras treniņā. Un kā es viņu izpildu tā kā diezgan uz ātrumu cenšos izpildīt. Jo viņš ļoti labi iesilda rokas pirmkārt, spārnus. Spārnus ļoti var just. Un es esmu vienkārši ērti izpildāms vingrājums, un man viņš ļoti patīk personīgi. Es nezinu kā citiem, bet no viņa es diezgan ļoti labi jūtu muguru. Pat ja es šo vingrinājumu esmu taisījis mēnesī katru treniņu, tas tāpat man viņa jutīšu kaut kādu jēgu. Tā kā jā, un tur var likt lielus svarus ļoti. Šobrīd, es nezinu, vienkārši tur jāskatās. Es nerēķinu, cik ir, bet lieku klāt, kamēr nevaru pacelt. Tā, šo vingrinājumu mugurē arī esmu noslēdzis. Jūtos bišķiņ iesvīdis, bet labi. Delmi arī jūtās no tā, ka tvēriens bija diezgan daudz jāizmanto, jo svars bija diezgan liels uzvaras vingrinājumos. Uz katru roku bija 125 kg pēdējā piegājienā. Un spārni diezgan labi jūtās. Un tagad varam iet pie nākošā vingrinājuma. Esmu iesildījies šim vingrinājumam. Tagad jau var sākt taisīt darba piegājienus. Šis vingrinājums man ļoti patīk, tāpēc, ka viņš ir līdzīgs kā pievalkās, tikai atšķirība ir tāda, ka šeit pirmkārt ir uzlikt lielākus svarus, un viņi nav jākarina nekur šeit, uz jostas vai vēl kaut kur. Un tas, ka tas svaru sāktu, pirmā jāpievalkās, ir jāsāk uzreiz ar savu svaru personīgu, kas sanāk kaut kāds 110 gandrīz kilogramu. Šeit es varu sākt iesildīties jau ar maziem svariem, respektīvi, nevaru satraumēties. Labi, tāpat jau pašu savu svaru pievalkot, es īpaši nesatraumētos, bet tik un tā. Un arī tas šeit ļoti strādā spārni, biceps, un šeit arī var kraut ļoti liels svars. Turpināsim, redzēsim, cik tālu tiksim. Šis vingrinājums ir beidzies. Noslēdzus viņu ar, uz katru roku bija 90 kg svars,
Kopā sanāksim 80 kaut kādi. Jūtos ļoti labi. Varam iet uz nākošo vingrinājumu. Every day I'm shuffling. Shake that. Every day I'm shuffling. Shake that. Nu ko, šo vingrinājumu esmu pabeidzis. Jūtos diezgan labi. Diskomfortu šajā vingrinājumā nevar just. Šis vingrinājums man palīdz uztrenēt vairāk muguras tieši vidusdaļu, kur aiziet spārnu muskuļi, aiziet tālāk uz vidu tieši līdz mugurkaulam. Ļoti labi var just. Nu, protams, arī biceps, delms jūtās, pirksti ir noguruši, tūznas un tā. Bet, nu, kopumā ir ļoti labi. Tā kā lielie bāzes vingrinājumi mugurai man ir pabeigti. Un tagad varam ķerties klāt spiešanai. Quant à la manipulation politique et la désinformation, que conseiller d'autre que d'utiliser votre sens critique et votre intelligence? La manipulation politique et la désinformation. Votre sens critique et votre intelligence. Nu tā, esam tikuši klāt pie spiešanas. Es domāju, daudz jautās, kāpēc taisu pēc muguras uzreiz spiešanu. Bet, nu, tāpēc pirmkārt vienkārši sanāca kaut kā iepriekš izlaidu spiešanu, tāpēc, ka es gribēju pietupienus uztaisīt. Un pēc pietupieniem nejūtos tik daudz enerģijas pilns, ka varētu spiešanu taisīt, un tāpēc es šodien pārcēlu. Otrs tas, kad man mugura ir iesildusi ļoti labi. Līdz ar to man, kad taisu spiešanu tiltiņā, man viņa parasti sarauj muguras lejas daļu. Un līdz ar to ir bišķiņ diskomforts, un es nevaru tā kārtīgi paspiest. Bet, piemēram, šodien spiedīšu slingšutu, un tur būs diezgan liels svars, un līdz ar to, par cik es taisīšu arī tiltiņu, diezgan liels slodze uz krustiem. Bet par cik man viņi jau ir iesiluši, tad, nu, cerams, ka nekas nebūs, iztiksim bez traumām. Ir tā, ka tagad iesildos, pat šeit tagad 90 kg uzlikt, un es pat viņus īsti nevaru nolaist ar šo slingšanu. Tāpēc jāliek lielāks svars, pagaidams tikai iesildos. Tā vienmēr ir ar šo ierīci, tiem, kuri nezin, piemēram. Un otrs tas, ka es tikko iesildīju plecus, vienkārši šādu kustību ar viegliem svariem. Tas ir tāpēc, ka spiežot ar slingšanu, ļoti piesāc plecu priekšējās daļas. Tāpēc, ka kā stabilizētāji muskulis. Un līdz ar to viņas atsevišķi tiek iesildīt, tādi viņas diezgan stipri jutīsies. Nu, vingrinājuma izpildes laikā.
Tā kā to es izdarīju. Nu, tagad liekam klāt svaru un skatāmies, kā tālākies. Jā, viņa atpūšās, nevar tā uzreiz. Tomēr muguras treniņš jūtās diezgan stipri. Tikai esmu starta zonā, tāpēc es nelieku lielas svarus arī šeit. Kā vairāk tieši bāzi strādāju. Tagad uzliksim 90 arī uz kaut kādām 5 reizēm. Jau redzēt, varbūt 200 un vēl uz priekšu. Negribas pārāk arī lēst krūtis šodien. Tā kā jā. Nu ko, tur būs pēdējais piegājiens. Staigā visādi lamzaki apkārt. Jūtos drusku noguris, jūtu plecu priekšas, kā jau teicu. Un tā es visus 5 reizēm. Tagad es domāju, ka vairāk es laikam nelikšu. Jo nogurums tomēr jūtas un jau ar šos arī pietiekoši labi. Tālāk noslēgšu šo vingrinājumu un tad taisīsim biceps. Nu jā,
Pēdējā vingrinājumā gribēs pārdīties. Tur jau varēja redzēt pēc vingrinājuma izpildes kvalitātes, ka bišķi kaut kas nav. Pēc katrā roka bija 50 kg. Bet, ego ar šeit tad dara patrenēt, ne tikai spēku. Bet, tik un tā ļoti jūtas pirmkārt rokas. Un rokas kopumā ļoti jūtās. Vingrinājums ir labs. Turpinājumā taisīšu vēl vienu piegājienu bicepsam vingrinājumu. Bicepsus netaisu daudz, tāpēc, ka uzskatu, man jau muguras treņa laikā viņš ir ļoti pietiekoši strādājis. Un arī vispār es pēc idejas neesmu nekāds bodybuilders, kultūrists. Tāpēc, vēl viens vingrinājums bicepsam būs un tad taipīsimies. Tad nonākuši esam pie pēdējā vingrinājuma. Šis vingrinājums man patīk tāpēc, ka šeit nevar čītot, kā daudziem patīk. Šeit turpretī iepriekšējiem vingrinājumam biceps veidojas nevis garumā, bet augstumā. Un ļoti izolējas pārējais muskuļu grupas, jo tiešām nekas cits nestrādā. Nevar nekādīgi tur palocīties vēl kaut ko. Un es taisīšu viņu ar nelieliem svariem. Tāpēc, ka viņam rokas ir pilnībā piedzinušās no šīs dienas treniņa. Es jau jūtu, rekur uzliekot 15 kg, jau jūtu, ka man sāp. Un tad taisīšu uz vairāk kādiem 10 atkārtojumu skaitu. Un līdz ar to viss mana šīs dienas treniņa programma būs noslēgta. Tik atliks atsildīties. Treniņš iet uz beigām. Visus pamatu vingrinājumus esmu izpildījis. Jūtos ļoti labi. Diskomforta nebija nevienā vingrinājumā. Visu esmu izpildījis apmēram uz 75% slodzi. Un tagad ir viena no svarīgākajām treniņa daļām atsildīšanās. Kāpēc tas ir svarīgi? Pirmkārt, kas ir viens no svarīgākajiem iemesliem, tas mazina traumatismu. Manuprāt, tas katram ir nopietni domājušam atlētam svarīgi, ka traumatisms tas viņa sportā vienkārši visu izsaka. Dabūt traumu, visu treniņu mēnesi izkrīt, pusgada darbs vienkārši vējā. Daudziem tā ir. Otrkārt, var atjaunoties ātrāk pēc smagajiem treniņiem. Staipīšanās palīdz izstaipīt visas saspringtās muskuļu grupas un līdz ar to tu atjaunojies un vari ātrāk sagatavoties nākošajiem treniņiem. Treškārt arī tu fiziski jūties labāk. Vienkārši tu esi lokanāks, tu nevēlies no gultas kā tāds kartupelis no rīta. Un tu vari uzģērt pats savus zeķes un tā tālāk, jo ir cilvēki, kuriem ar to ir problēmas tikai tāpēc, ka viņi nestaipās, ka viņi vienkārši visu laiku tik saspringuši ir. Bet jāstaipās ir obligāti, un tas ir ļoti svarīgi. Es to visiem iesaku. Arī, kad es rakstu treniņu programmas, vienmēr to pasniedzu, ka tas ir viena no svarīgākajām treniņu daļām. Bez tās nevar iztikt. Protams, atzīšos pats daudz bieži, to izlaižu. Bet tas ir tikai slinkums, un es to pats neatbalstu. Es pats arī jūtu, ka vēlāk man uz organismu tas atspēlējas, ka es neesmu izstaipījies. Bet, ja es esmu izstaipījies, es jūtos ļoti labi, komfortabli un, protams, iesaku visiem to darīt. Tā kā tagad bišķiņ pastaipīsimies. Follow
visiem! Šodien veicām pirmo video filmēšanu kopā ar Daini Kačolu. Turpiniet sekot mūsu kanālam, jo drīzumā būs pie mums pavisam karsti. Nu ko, pirmais treniņš aizvadīts. Bija ļoti interesanti, kaut kas jauns. Iepriekš tā neesmu neko tādu darījis. Bet, nu, stimuls lielāks mums bija trenēties. Gribu pateikt lielu paldies sporta klubam Olimps un Gintam. Kā redzam, te mēs esam. Kā jau teicu, viena no Rīgas labākajām zālēm. Paldies! Nu, es domāju, uz priekšdienām gaidot no mums ļoti daudz videoklipus, visādus interesantus un arī interesantiem un spēcīgiem cilvēkiem. Un arī no manis paša gaidiet daudz vingrinājumus, kur es visu paskaidrošu, kas un kā. Nekādas sarežģītības nebūs, nekādi tur diferenciāļi vektori, tādi vārdi no manis neizskanēs. Bet vienkārši es gribu parastai tautai pastāstīt, kā es trenējos, jo man tiek bieži uzdot visādi jautājumi. Un, nu, vienkārši es gribu to parādīt ar video un kā es to daru ikdienā. Un es domāju, daudziem tas palīdzēs. Daudz jau zina, bet daudzi vēl kaut ko nezina. Un tāpēc es neesmu profesionāls, bet, nu, palīdzēs daudziem vēl. Tā kā turpināt sekot mums, skatīties, laikojiet, šērojiet un esat uz viļņu ar mums. Paldies! Pievienojieties www.sportway.org, kā arī mūsu mājas lapiņā, Facebook lapiņā drīzāk. Jā, Facebook lapiņā. Facebook lapiņā un, protams, arī reģistrējieties.